Bet arī mēs šogad sāksim kaut ko jaunu. Mēs sāksim jaunu, jūs redzat priekšā jaunās svētrunas sērijas nosaukumu, un nosaukums ir Sarkanās līnijas. Un sarkanās līnijas ir kaut kas tāds vispārēji saprotams, ko mēs ikdienā šodien lietojam. Ir daudz dzirdēts, ka cilvēki saka, arī politiķi saka, ka ir kādas sarkanās līnijas pārkāptas. Un tā ir kāda robeža, kas kaut ko iezīmē. Kur kaut kas, vienā pusē ir kaut kas viens, un otrā pusē jau ir kaut kas cits. Un es domāju, katram no mums ir kādas sarkanās līnijas. Un dažādās jomās. Tā nav tikai viena joma, kurās ir sarkanās līnijas, mums ir dažādas jomas, kurās ir kādas sarkanās līnijas. Un, piemēram, kādiem darbā jēli joki ir sarkanās līnijas, kuras nevar, tas ir nepieņemami. Kādam varbūt sarkanās līnijas ir informācijas izpaušana par ģimenes stāvokli vai par veselības stāvokli. Dažādās jomās dažādas ir šīs sarkanās līnijas. Un arī kristiešiem ir kādas sarkanās līnijas, būtu jābūt kādām sarkanām līnijām. Kādiem kristiešiem varbūt tie ir pagānu svētki, kur tās jau ir sarkanās līnijas. Varbūt kādas dziesmas, kad tas sajaucās un tās jau ir kādam sarkanās līnijas, kuras viņš nespēja pieņemt, nespēja pārkāpt. Sakiet, kā ir ar jums, vai jums arī kā kristiešiem kristietībā ir kādas sarkanās līnijas? Kāds ir kādi, kas šitā, ir kādi, kas šitā, vai var arī pateikt, varbūt īsi, ja? Ne pusstundas garumā izstāstīt visas sarkanās līnijas, bet varbūt kāds var kaut ko minēt, ja nav bail. Noteikti, ka tās ir visāds gan jau atkarības, tieši personīgi nemaz, bet vispār, kas mūsu laikos šobrīd ir ļoti aktuāli, alkohols, narkotikas, kā tālāk, tās ir tās noteikti pavisam sarkanās līnijas. Ja? Bet sarkanās līnijas ir arī tas, kad mēs bieži vien esam sabiedrībā, kur tiek arī aprunāts, kā mēs no tā visu noejam. Tā jau arī skaitās sarkanā līnija. Jau. Vēl kāds kaut ko grib līdzdalīt? Speciāli nevilkšu ārā. Iemesls šai svētrunas sērijai, pamudinājums šai svētrunas sērijai bija pagājušā gada nogalē Latvijas Kristīgajā radio izskanējusi informācija. Un tie, kas varbūt seko regulāri Kristīgajam radio, tad pamanīja kādas lietas, kur manuprāt, ir pārkāpts jau kādas sarkanās līnijas. Katrā gadījumā to cilvēku skatā, kas bija Kristīgajā radio, ir Kristīgajā radio un kaut kur tas turpinās vēl valkās, arī šajā gadā varbūt ievilksies liekšā, ir sajūta, ka kaut kas ir pārkāpts, kur tā vairs nevar būt. Un patiesībā es gribētu teikt tās lietas, kas ir izskanējušas, viņas jau nav jaunas. Tie cilvēki, kas aktīvi sekoja līdzi, zināja par kādām lietām, nevis zināja, bet kas sekoja līdzi, kā kādas lietas notiek Latvijā, patiesībā tās lietas, vajadzēja zināt, jāsaka tā. Tad es drīzāk teiktu, kāpēc tik vēl Kristīgais radio kaut ko uzzināja, ja cilvēki tādas lietas jau zina. Bet iepriekšējā draudzē mēs arī saskārāmies ar kādām līnijām, kuras, manuprāt, tika pārkāptas. Patiesībā mēs varam analizēt, un tur jau pat ir atkāpšanās no Bībeles, draudzes un politikas sajaukšanās, kas vienmēr ir jāuzmanās, visām draudzēm jāuzmanās. Un mums ir jābūt pasaulē, mums ir jābūt kopā ar pasauli, bet jābūt uzmanīgiem tajā brīdī, kad sākās kādi kompromisi. Manipulācija, aprunāšana, vārdarbība. Tās ir lietas, kas patiesībā, es arī ar kādiem nekristiešiem esmu runājis, kas ir viņiem pilnīgi nepieņemami, ka kaut kas tāds var notikt draudzē.
Viņiem ir nepieņemama, ka darba kolektīvā tā var notikt, bet kur nu vēl draudzē? Un redziet, draudzē ir kādi, kas ir atbildīgi par to. Un iepriekšējā draudzē tā ir draudzes vadības komanda, kas ir atbildīga par to, lai turētu šīs robežas, sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Mēs kā cilvēki vienmēr pārkāpjam kādas sarkanās robežas. Bet ir kādi, es tā pozitīvi ar to domāju, lietošu vārdu sargsuņi, ja, kuriem ir jārēj tad, kad tuvojās kādām līnijām. Un mūsu jaunajā draudzē tāda ir valde, kurai ir jāsargā šīs sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Bet tajā pašā laikā nevar vainot to pārkāpšanu, ja par to netiek mācīts. Kā tu zini, ka pie sarkanās gaismas nedrīkst iet pāri, ja neviens tev nav pateicis, ka pie sarkanās gaismas nevar iet pāri? Ir jābūt kādiem, kas māc, ka sarkanā gaisma nozīmē apstāties. Ir jābūt kādiem, kas māc, ka ir kādas sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Un ja tu pārkāp, tad tu saņem sodu par to. Kristietis bez robežām, tas nav Jēzus Kristus sekotājs. Šādiem bezrobežu kristiešiem ir ļoti grūti, nepieņemami. Viņi nespēja izskaidrot to, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 10. nodaļā, kur Jēzus Kristus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Šādiem kristiešiem, kuriem nav nekādu robežu, viņiem šis ir ļoti grūti skaidrojams. Viņi šo labprāt izvairītos no šī. Bet tas nenozīmē, ka Jēzus Kristus ir atnācis, lai uzsāktu krusta karus. Un ir kari, kas notiek un, tā teikt, ar vārdiem uz lūpām, ka Jēzus Kristus man aicina te tagad iekarot. Nē, runa pirmām kārtām ir par garīgu cīņu, protams. Bet būt kristietim, tas ir radikāli. Tas ir radikāli. Ikvienam kristietim ir sarkanās līnijas un ir jābūt sarkanām līnijām. Bet tās nav sarkanās līnijas, kuras tu pats esi noteicis, bet tās ir sarkanās līnijas, kas mums ir ierakstītas svētajos rakstos. Un tāpēc mums ir jālasa, un tāpēc mums ir jāskatās, un tāpēc mums ir jāpēt un jādomā, bet tie ir radikāli Dieva likumi. Tie ir Dieva likumi. Apustuļu grāmatas 24. nodaļā, kad Pāvils jau ir apcietināts, tad par viņu saka. Apustuļu darba grāmatas 24. nodaļā par Pāvilu saka, jo mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs, Pāvils, mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiera cēlājs. Visu jūdu vidū visā pasaulē, ka viņš ir nāceriešu sektas vadonis. Šobrīd, ja par jums kāds pateiks, Oļeg, tu esi sektas vadonis un nemiera cēlājs. tad vienīgais, kas priecāsies, būsi tu. Mums tas liekas, tas ir slikti, ka par mani tā domā. Bet Bībele parāda, ka tā domāja par Pāvilu. Tas ir kā uzslava, ka tu esi nemiera cēlājs un sektas vadonis, ja vien tu pieturies Dieva likumiem, ja vien tu seko Dieva likumiem. Tas, par ko es biju pagājušā gadā šokā, ka var būt kristieši ar ilgstošu stāžu un tik ļoti nezinoši pašos Bībeles pamatos. Un pat ne tikai Bībeles pamatos, bet tādos ētiskos pamatos, manuprāt. Un viens no iemesliem ir tas, ka cilvēki nāk svētdienā, un viņi pavada laiku svētdienā, bet viņu prāts, viņu domas nav kopā ar Dievu, viņi nemācās svētdienā. Mēs svētdienā nākam kopā, lai mācītos par Dievu, lai izzinātu Dievu, lai iepazītu Dievu, lai saprastu Dievu. Un, protams, mazajās grupās ir jāmācās par Dievu, nevis jānododās cilvēku aprunāšanai. Mazā grupa ir vieta, kur mēs arī mācamies par Dievu.
Mēs iepazīstam Dievu. Un caur to mēs tuvojamies Dievam, jo mēs sākam saprast, kāds ir Dievs. Ko Dievs man liek darīt, ko Dievs man aizliedz darīt. Jā, Dievs kādas lietas mums aizliedz darīt. Un tāpēc mēs sāksim šo kopējo izpratnes veidošanu, meklēsim Dieva sarkanās līnijas. Un kopumā šī ir cīņa starp bauslību un Jēzus Kristus žēlastību. Un tās visu laiku ir tādas šūpoles, kurās mēs šūpojamies. Es domāju, katrs no mums saskarās savā ikdienā ar to, ka tev no vienas puses liekas, tā kā Bībele kaut kādas lietas aizliedz, un tad tu saproti, ka ir kaut kādas lietas, kur Bībele tā kā aizliedz, bet tas tā kā uz mani neatiecās. Un tad šīs ir tās svārstības, kurās mēs kā kristieši vienmēr svārstamies. Un trakākais ir tas, ka mēs ik pa laikam iekrītam vai nu vienā grāvī, vai nu otrā grāvī. Vai nu man viss ir ļauts, vai nu no otras puses man viss ir aizliegts. Bet es domāju, ka katram no mums iekšā ir šīs spriedzes par kādām lietām. Vai es to drīkst darīt? Vai tas ir pat traki? Vai varbūt ir kādas lietas, kuras es drīkstu atcelt, atmest? Un it kā jaunā derība mums māca, ka kādas lietas ir jāatmet. Un tad ir šie jautājumi iekšēji, un šīm te lietām ir jābūt izrunātām, jāmācās draudzē. Ko mēs drīkstam, ko mēs varam, ko mēs pieņemam, kam mēs galu galā ticam. Un kur ir šīs robežas? Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Ļoti zīmīgi vārdi. Tie cilvēki, kas ir tā tālu no Bībeles, viņiem liekas, ir vecā derība, un tad ir jaunā derība, un to veco derību mēs varam izmest ārā, jo atnāca Jēzus, un ir tikai jaunā derība, un vairs nav vajadzīgs nekas no vecās derības. Bet pats Jēzus, kas ir esence jaunai derībai, kas patiesībā skaidro to likumu kārtību, ko viņš saka? Viņš saka, es neesmu atnācis atmest to veco derību, veco bauslību un praviešus. Ko tad tas nozīmē? Ko nozīmē, ka viņš to saka? Kāpēc viņš to saka? Tad, kad kaut kas tāds izskan, iedomājamies, ja mēs tādu cilvēku satiktos un viņš sāktu teikt tā, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību, tad man uzreiz nāk prātā divi tādi virzieni. Vai nu viņš runā par kaut ko, kas jau ir līdz tam noticis, vai nu viņš runā par to, kas nākotnē būs uz priekšu. Viņš it kā varbūt sagatavo. Tad es uzreiz lasot šo, man liekas, ir divi virzieni. Kurā virzienā Jēzu, ko tu man gribi pateikt tagad? Vai tu mēģini pateikt par to, kas jau ir noticis? Jūs redzat, tas ir Mateja evaņģēlija 5. nodaļa. Vai Jēzus grib pateikt kaut ko, kas jau ir noticis līdz 5. Līdz 5. nodaļas 17. pantam? Ka viņš kaut ko jau ir sācis mācīt, un cilvēkos ir radies jautājums, vai Jēzus atkāpjās no Dieva likumiem? Patiesībā šis teikums mums ir tik radikāls, ka viņš tiem cilvēkiem, kāpēc Jēzus to saka? Tāpēc, ka toreiz cilvēkiem radās jautājumi, vai Jēzus atkāpjas no Dieva likumiem? Tātad kaut kas tik radikāls notiek no viņa puses. Vai Jēzus atkāpjas no Dieva likumiem? 4. Mateja 4. nodaļā 23. pāns ir rakstīts tā, un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās, un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Tātad tas, ko mēs redzam, kad līdz tam brīdim, kad Jēzus pasaka, kad viņš neatceļ bauslību, viņš jau kaut ko māca. Un mēs nezinām, ko viņš precīzi māca. Kādu. Mums nav tik daudz informācijas, ka, teiksim, viņš tanī sinagogā aizgāja, un tad viņš tur sludināja to un to un to. Ja? Mums nav šīs te mācības. Bet skaidrs ir viens, ka Jēzus jau kaut ko mācīja un radikālu mācīja. Tik radikālu mācīja, ka vienā brīdī viņam vajadzēja pateikt,
Es neesmu atnācis bauslību atsaukt. Tātad cilvēkiem radās šī sajūta, ka Jēzus ir jaunais Mesija, kas atceļ kaut ko veco, izmet ārā. Un te mēs varam visu laiku domāt, kā tas var būt, ka Dievs nonāk pretrunā ar sevi? Vai var būt tā, ka Jēzus sāka mācīt kaut ko tādu, kas iepriekš ir bijis nepareizi mācīts? Un tie ir tie sarežģītie teoloģiskie jautājumi, par ko mums šad un tad ir jādomā kā cilvēkiem. Vai Dievs var nonākt pretrunā ar sevi? Vai Jēzus varēja nonākt pretrunā ar bauslību? Un tad mēs zinām, ka seko šie jaunie skaidrojumi. Bet patiesībā, manuprāt, Jēzus nāk un nodarbojas ar tādu zobenu vicināšanu, ar nodalīšanu no tā, kas ir apaudzis ap Dieva likumiem. Cilvēki ar laiku apaug ar tradīcijām, ar ieradumiem, ar pieradumiem, un tad viņi pasludina, ka tādi ir Dieva likumi. Un patiesībā tas, ko Jēzus dara, viņš nāk radikāls, jā, tāpēc viņš saka, es neesmu nācis mieru nest, tāpēc, ka tas nav patīkami. Ka tev pasaka, ka tava tradīcija, mīļā, jaukā tradīcija nav bībeliska vispār. Varbūt viņa nāk no pilnīgi kaut kādiem pagāniskiem rituāliem, un tāpēc kādi citi ir ar tādām īpašām maņām, un tiem ir tās sarkanās līnijas, jo mēs, kas varbūt kādi nāk nevis no tādām baptistu ģimenēm, bet nāk no pagāniskām ģimenēm, mēs zinām pagāniskus rituālus, mēs zinām kādas lietas, kas ir darītas, varbūt laimītas lietas, un kas tik vēl nav darīts. Un tu saproti, ka tam visam apakšā ir Dievam nepatīkamas lietas, kuras mēs esam darījuši. Un tāpēc tagad redzot kādus rituālus, kādas darbības, bluķu vilkšanu, tev vienkārši mati ceļā stāvs, tu saproti, cik tas ir nepareizi, jo tu varbūt pats kādreiz esi vilcis to bluķi. Un tu zini, ar kādām domām tu to esi darījis. Kādiem elkiem tu esi kalpojis. Un citam tā nav nekāda problēma, jo viņš nekad nav vilcis to bluķi, viņam tas ir tikai bluķis. Dažādas sarkanās līnijas. No otras puses, ko mēs varam redzēt, kad tad Jēzus to saka. Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, 1.2. pants, ir teikts, kad Jēzus ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa, savu mutu atdarījis, viņš tos mācīja. Tātad no vienas puses, tad, kad Jēzus pasaka šos te vārdus, nedomājiet, es esmu atnācis atnest bauslību un praviešu, no vienas puses mēs varam redzēt, ka pirms tam jau Jēzus kaut ko radikāli ir mācījis. Un no otras puses, šī brīdī viņš apsēžās kalnā, un tad sākās saucamā kalna svētruna, kad varbūt viņš sagatavo cilvēkus. Pirmais viņš pasaka, es neesmu atnācis atmest bauslību. Un tad viņš sāk sludināt tādas lietas, ka liekas, nu tik tiešām bauslību viņš atmet. Tad sākās 3 nodaļas kalna svētruna, kur es īsumā varētu raksturot ar tādām šūpolēm, kad Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, vai jums ir teikts, bet es jums saku. Ja? Un tad tur tādas it kā šūpoles. No vecās derības viņš paņem kādus likumus, un tad viņš viņus skaidro, vai dažreiz tāda sajūta, ka pilnībā izmaina, atmet, un varbūt tāpēc viņš saka, es neesmu atnācis atmest. Viņš sagatavo cilvēkus tam radikālismam, kas no viņa mutes skanēs. Vēlreiz, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Jēzus Kristus, jaunās derības centrs, kristietība. Mums ir 2026. gads, kopš kura brīža? Kopš Jēzus dzimšanas brīža. Mēs skaitam datumu kopš tā brīža. Un izrādās viņš saka, es neesmu atnācis atmest bauslību.
Un mēs savukārt, ko sakam kristieši, bauslība uz mums vairs neatiecas. To arī saka Pāvils. Pāvils romiešiem raksta, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Un šī brīdī vajadzētu būt, ka jūs smadzenes uzsprāgst, jo tagad, tad ko tad lai dara? Tad Bībele nonāk pretrunā. No vienas puses, Jēzus pasaka, es esmu atnācis, lai bauslību neatmestu un lai tā piepildītos, un no otras puses mēs lasām Pāvilu, kurš saka, bauslība uz mums neatiecas. Vai jūsos rada tas kādu spriedzi un nesapratni? Un es teikšu godīgi, man nav visas atbildes. Un varbūt tās atbildes ir vajadzīgas visa mūža garumā, un var gadīties, ka tu nodzīvo mūžu, un nevis var gadīties, bet es atļaušos apgalvot 100%, ka jūs nodzīvosiet visu mūžu un visu par Dievu nesapratīsiet. Ir labi ar tā arī domāt un tā arī dzīvot, ka visu jau es nesapratīšu. Man liekas, ka trakākais ir, ka tu dzīvo ar pārliecību, es jau Dievu pilnībā pazīstu, saprotu, Bībeli zinu, visu māku, visu protu. No vienas puses ir tāda sajūta, ka bauslība uz mums neatiecas. Tad kā tad ir ar tiem bauslības likumiem? Vēlreiz gribu pateikt, atgādināt, ko mēs saprotam ar vārdu bauslība. Mums bieži vien jāsaprot tie termini. Kas tad ir bauslība? Ļoti vienkāršot sakot, bauslība mēs parasti sakam, tie ir pirmās 5 Mūzes grāmatas. Tā mēs varam teikt, tā ir bauslība. Un kaut kādā ziņā redziet, ko Jēzus saka, viņš saka bauslība un pravieši. Tad ir praviešu grāmatas. Attiecīgi, tad Jēzus kaut kādā ziņā pasaka, ne, kad ir tie Mūzes likumi, mums vienkāršot ir uzrakstīts Mūzes likumi, Mūzes grāmatas 1, 2, 3, 4, 5, tad mēs varētu teikt tā, tad bauslība ir 5 Mūzes grāmatas. Zinātnieki, Bībeles pētnieki, viņi ir iedalījuši šos bauslību, šos likumus 3 daļās. 3 kategorijas. Tas ir morālais likums, ceremoniālais likums un civilais vai tiesu likums. Tā ir tāda vispār pieņemta sadalījums. Un morālo likumu esence ir 10 baušļi. Bet kā tad ir ar tiem ceremoniāliem likumiem, kur ir aprakstīts viss, kā jānotiek templī? Vai tiesu likumiem, kā ir jānorēķinās? Aci pret aci, zobu pret zobu. Es nevaru tā 100% apgalvot. Es, teiksim tā, jo vairāk es pētu Dievu vārdu, jo vairāk es par to domāju un sludinu, jo mazāk es esmu gatavs 100% apgalvot. Ir tā. Un varbūt arī tas ir vecums, kas nāk. Kad tu vairs neesi, varbūt, tu esi ar daudz ko saskaries un daudz lietas redzi, un tas tev uzdod vēl vairāk jautājumus. Bet kaut kur mēs varētu teikt, ka šie ceremoniālie likumi un tiesu likumi un civilie likumi, viņi piepildās caur Jēzus Kristus nākšanu un draudzes izveidošanu. Un tie nav, daļēji tie neatiecās uz mums kā uz pagāniem. Tie attiecās toreiz uz jūdu tautu. Tāpēc necitējiet mani, kad pilnīgi visu mēs varam ignorēt, bet es teiktu, tās ir lietas, par kurām mums nav tik ļoti jāsatrauc. Un tad ir vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot. Tanī brīdī, kad Jēzus saka bauslība, mēs nezinām, Bībele to neatklāja, bet visdrīzāk mēs varētu domāt, ka viņš nerunā tikai par 5 Mūzes grāmatām. Ir tāds vārds kā Talmuds. Un tā bija šī mutvārdu likumi, vēlāk, kas tika pierakstīti, to visu sauc par bauslību. Tie bija cilvēku piedomātie likumi. Bija kādas lietas, kur cilvēki mēģināja izskaidrot. Kā tad realizēt to dzīvē? Ja jūs gribat no tādas politiskās viedokļa, Latvijas kārtības, tad Saeima mums pieņem likumus, un tad ir ministra kabinets, kas pieņem noteikumus.
Un likums ir tāds, liels un izplūdes, bet noteikumos jau ir rakstīts, jādara tas, jādara tā, ja, pie sarkanās gaismas jāapstājas. Ir ceļu satiksmes noteikumi, ja. Tas jau ir ministra kabineta jautājums. Tad šādā ziņā mēs varētu teikt, tā darīja jūdi toreiz. Viņi paņēma Dieva likumu un uzrakstīja noteikumus, kā viņus realizēt. Piemēram, 5. Mūzes grāmatā ir rakstīts sekojoši. Ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs, tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kaunu lietu, tad lai viņš raksta tai šķiršanās rakstu un iedod to viņai rokā un izraida viņu no sava nama. Šeit ir runa par šķiršanos. Tātad Mūzes grāmata saka, ka var šķirties, ja ir kaut kāda kauna lieta. Kaut kāda labvēlības zaudēšana. Un ko darīja rabīni? Viņi izlasa, rekā, tas taču ir Dieva likums. Tad viņi sāk spriedelēt un domā, tā, kas būs labvēlības zaudēšana, vai kas būs tā kauna lieta? Un pirmais, kas mums visiem nāk prātā, un to pirmais rabīns ir uzrakstījis, ja, tad Talmudā ir aprakstīts visas šādas lietas. Tad pirmais rabīns saka, tā ir laulības pārkāpšana. Ja sieva ir pārkāpusi laulību, ja ir ārpus laulības attiecības, tādā gadījumā drīkst no viņas šķirties. Un es domāju, ka mēs, vairāk vai mazāk visi piekristu šādam skaidrojumam. Ja sieva jau ir pārkāpusi laulību, tad var šķirt šo laulību. Bet to saka tikai pirmais rabīns. Bet tad nāk otrais rabīns. Un otrais rabīns saka, zin kā, tur ir rakstīts, ka ja labvēlību pazaudē, ja sieva piededzina ēdienu, tad arī drīkst šķirties no viņas. Viņai pazaudē. Tas ir rakstīts Talmudā. Ja sieva piededzina ēdienu, rod vīrā attiecīgi labvēlības zaudēšanu, tad var no viņas šķirties. Brīnišķīgi, ne? Bet nāk trešais rabīns, un trešais rabīns pasaka, ziniet kā, bet ja vīrietim iepatīks citas sieviete, tad arī var šķirties. Pazaudēja labvēlību. Tā bija tā laika bauslība. Tas viss sakņojās Dieva likumā, 24. nodaļas 1. pantā no 5. Mūzes grāmatas. Jūs saprotiet, kā tika izkropļoti Dieva likumi? Viņi paņēma Dieva likumu un pielika savus skaidrojumus. Tas nozīmē to, un šķiršanās procesam jānotiek tā, un ja tur samaksā to, un ja izdara to, un tā viņi tik lika klāt. Un to viņi arī sauc par bauslību tajā laikā. Vai šiem bauslības likumiem vairs bija saistība ar Dievu? Es teiktu, ka nē. Redz, kur mums ir jāuzmanās. Ka mēs izveidojam, mēs tās sarkanās līnijas, Dieva sarkanās līnijas tik tālu attālinam, ka beigās mēs pieņemam visu. Viss ir labi. Visu drīkst. Tie ir pilnībā sagrozīti Dieva likumi. Dievs neļauj sagrozīt savus likumus. Un tad mēs lasām romiešiem 10. nodaļā 4. pantā, jo bauslības gals ir Kristus. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Bauslība beidz darboties caur Jēzu Kristu. Vai tas nozīmē, ka mēs varam darīt, ko vien mēs gribam? Un vai ir tā, ka mēs katrā situācijā varam tikai teikt, Dievs ir mīlestība, Dievs visu panes? Un es teikšu tā, patiesībā mūsu sarkanās līnijas, kopš Jēzus Kristus nākšanas, ir vēl skarbākas. Jo vairs mums nav kādi rabīni, kas skaidro, un kuriem mums ir jāseko, kādas autoritātes, kas pasaka, ir tikai tā, bet mums ir jāsāk sekot tam, ko mums saka Svētais Gars. Galatiešiem ir rakstīts, bet ja Gars jūs vada,
tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Un no vienas puses var likties, es neesmu padots bauslībai, bet izlasi sākumu, ja gars vada. Svētais gars nekad nevadīs pret Dieva likumiem. Svētais gars mums teiks, kur ir likumi, kur ir Dieva likumi. Un iekšā kaut kas gruzdēs, un iekšā kaut kas vārīsies, ka kaut kas nav pareizi. Un tādī brīdī, kad tev kaut kas iekšā vārās, un tev liekas, ka kaut kas nav pareizi, tad es teiktu, ņem Bībeli un lasi, un pēti, un skaties, kas nav pareizi. Ko Dievs grib manī norādīt? Kas nav kārtībā? Līdz ar jaunas draudzes dzimšanu, kad Svētais gars nolaižās, mūsu to latiņu nosaka Svētais gars. Un atkal, esiet uzmanīgi, jo kāds var pateikt, man Svētais gars atklāja. Svētais gars neatklās neko tādu, kas jau nav Bībelē uzrakstīts. Svētais gars skaidros to, kas varbūt ir uzrakstīts. Svētais gars atgādinās to, kas ir uzrakstīts. Svētais gars stāstīs varbūt, ka tolaik bija tā, un tolaik bija tāda un tāda tradīcija, un tagad mēs varam bišķiņ savādāk darboties, tāpēc, ka ir tas un tas. Svētais gars palīdzēs izskaidrot tās lietas, bet svētais gars nenonāks pretrunā Dievam. Svētais gars tev nekad nepamudinās, zakšana ir laba. Aiziet uz priekšu. Redziet, ja cilvēkā ir svētais gars, tad tas svētais gars tevi rosās, un viņš tev kaut kādas lietas parāda, kas ir pretīgas, kas ir Dievam pretīgas. Svētais gars norāda, kas Dievam ir pretīgs. Un šajā gadījumā mums ir jābūt ļoti jūtīgiem uz to, un mums ir jāskatās, kādas sarkanās līnijas mēs drīkstam pārkāpt, ka tās nemaz nav sarkanās līnijas, un kādas lietas, kurām mēs nedrīkstam pat tuvoties. Šodien mēs svinam zvaigznes dienu vai 3 ķēniņu dienu, un kristīgā baznīcā noslēdzas šis Ziemassvētku periods, un mēs kaut kādā ziņā sākam jaunu ceļojumu. Atkal uzmirst zvaigzni, kurai mēs dodamies sekot. Nezināmā virzienā. Un es aicinu katru no jums domāt, kurp jūs Dievs ved. Es teikšu tā, domā par to, kas ir tavi kompromisi. Kas ir tavas sarkanās līnijas, kuras varbūt tu esi pārkāpis. Kuras tu pārkāpi. Tāpēc, kad visi tā dara. Tāpēc, kad senāk tā darīja. Tāpēc, ka Dievs jau nesit pa pirkstiem tik ļoti sāpīgi. Domā par to, kas Dievam nav patīkams. Un ne tikai domā par to, bet tad spēr nākamo soli, domā par to, kā no tā atsvabināties. Jo ir jomas, kurās mēs visi pārkāpjam sarkanās līnijas. Un svarīgi ir nevis vienkārši secināt, jā, es pārkāpu kādas sarkanās līnijas, bet tā jau visi dara, bet sperot šo soli, domā šajā gadā, kā lai atsvabinās. Kā lai attīra atpakaļ, ka tās ir sarkanās līnijas. Un redziet, draudze ir vieta, kur mēs ar to cīnamies. Draudze ir vieta, kur jūs drīkstat līdzdalīt brāļiem un māsām tās lietas. Jā, un varbūt ne visu uzreiz te jānāk priekšā un jāstāst, par ko tu cīnies, bet tad ir mazās grupas vai kādas citas tikšanās, vai atrod vienu brāli vai vienu māsu, un šodien mums būs atkal vakarēdienas, un arī tajā brīdī tu vari kaut vai pirmkārt Dievu priekšā, bet tu vari arī vai brāļi vai māsas dot, kā sakās, savu apsolījumu vai izsūdzēt to savu grēku. Bet tu saki, zini kā, es pārkāpju kādas Dieva sarkanās līnijas. Un es ar to cīnos. Un man ir grūti. Un man ir smagi to nepārkāpt. Man tā mute visu laiku velk uz aprunāšanu. Dievs palīdz. Un tad tu var teikt brālim un māsai, zini kā, pieskati man.
Jūs zinat, mēs pirms arī kļuvām par draudzi, mums bija šis mazais kodoliņš, un mēs iecēlām kādu policistu, kura uzdevums bija sekot līdzi, lai mēs nenodarbojamies ar aprunāšanu. Lai pieskatu. Lai tanī brīdī, kad tā mute pārāk velk uz nepareizo pusi, ka tu jau sāc aprunāt, nevis analizēt situāciju, nevis izvērtēt, vai tur ir sarkana līnija pārkāpt vai ne, bet kad tu jau sāc aprunāt, ka tanī brīdī ir kāds, kurš saka stop. Jā. Tāpēc mums ir vajadzīgi brāļi un māsas. Es jums novēlu šajā jaunajā gadā ļausimies Dieva darbībā. Ļausimies, ka Dievs mūs slīpē jaunajā gadā. Varbūt tas nebūs patīkami. Varbūt mēs atskārsim, ka mēs kādas lietas nepildam. Bet tas ir tas, ko Dievs mūs aicina. Dievs aicina mūs kļūt sev tuvākiem. Un, protams, tāpēc mēs kopā mācīsimies, tāpēc mēs kopā domāsim par baušļiem, par vēl kādiem likumiem, kas mums ir jāievēro un kas uz mums vairs neatiecas. Lūgsim Dievu.